Jūsu vārds uzvārds. Sigņties Tārīte. Jūsu pēdējā darba vieta un amats. Sijā Skaistu Maka marketinga departamenta vadītāja. Kā man patīk, kā tas skan. Jūsu iepriekšējā darba pieredze? Šķiet 2 gadus strādāju Skaistu Makā par biroju vadītāju, bet biju pati labākā. Kā nokļuvāt šajā amatā? Man jau ļoti patika mans sekretāris darbs, bet tad kādu dienu, iedomājieties, šefs man piedāvāja, varbūt es vēlos savu karjeru virzīt uz marketinga vadītājas amatu. Un domāju, kāpēc nepamēģināt, jo man piemīt visas tās nepieciešamās īpašības, šefs tā, protams, teica. Kādi ir jūsu lielākie sasniegumi pēdējā darba vietā? Visas tās lieliskās izpārdošanas rīkoju. Ļoti labi pirka. Kādas marketinga aktivitātes esat veikusi strādājot par marketinga departamentu vadītāju? Bija dažādas akcijas un atlaides Jāņu dienā un Valentīna dienā. Un arī liku žurnālos iekšā mūsu lieliskos piedāvājumus. Vai jūs sadarbojaties ar kādu aģentūru? Aģentūru? Nē. Kāpēc? Nezinu. Es visu pati varēju izdarīt un šefs apmierināts. Bet vai saņēmāt daudz piedāvājumus sadarboties ar aģentūrām? Jā, bija pāris. Vai jūs ar kādiem arī satikāties? Jā, lūdzu. Es nezinu īsti, bet droši vien jā. Man jau tie suši ļoti garšo. Vai pagaidi, es nevaru tagad runāt, man filmē, es tev atzvanīšu. Vai kur mēs palikām? Kādēļ jums neizveidojās sadarbība ar aģentūrām? Nezinu. Es visu pati varēju izdarīt un šefs apmierinās. Kā mainījās uzņēmuma rādītāji, kamēr bijāt marketinga departamenta vadītājas amatā? Kādi rādītāji? Vai jūs esat apmierināti ar savu darbu? Jā, nezinu. Jā. Vai jūs zināt, kāpēc esat šeit? Kas tur vispār notiek? Apskatot uzņēmumu finanses rādītājus, inspektors Jānis Rentabls atklāja, ka kopš strādājot uzņēmumā tā peļņa ir kritusies vairāk par 45%. Vai jūs to varat izskaidrot? Nē. Līdz ar to jūs tiekat aizturēti un uz aizdevumu pamatu par to, ka esat tūtgals. Es neesmu tūtgals.